Labrīt, sveiki! Tagad ir tā kā legit 1 pa dienu. Es piesaucu pirms 20 minūtēm, nē, tā kā bez 10, 2. Es sapratu, kā ir pēc 3 dienām pozitīvs. Un es sapratu, ka tā kā vienkārši man vajag, tā kā obligāti vajag uzfilmēt kaut vienu pozitīvus video. Nu, tā kā festivāla video kā tādu. Un, jo es zinu, ka turpināt būs vēl summer sounds un būs vēl weekends un tādā garā. Un es pieņemu, ka jūs gan jau kāds ejat uz kādu no te festivāliem. Tā kā jūs varat uzrakstīt apakšā, ja jūs ejat, kā vai jums patīk, vai jūs jau kuro gadu un tā. Es to arī izlasīšu. Bet šodien es uzfilmēšu savu pilno make-upu un outfitu priekš pozitīvusi. Es gan nezinu vēl pa outfitu, vai es to tiešām vilkšu, bet nu es parādīšu tā kā piemēru. Make-upu es gribēju pabrīdināt, kad es nepareizi, es neteikšu, ka es būšu pareizākais no kā mācīties. Es vienkārši parādīšu, kā es lieku, un es gribēju arī pateikt to, ka es ļoti reti lieku tā kā full face make-up, tāpēc šis nav mans ikdienas, tā kā es tiešām to nelieku tā kā katru dienu. Bet šīs būs priekš festivāla. Es domāju, mēs varam sākt. Es domāju, ka es sākšu nevis ar tonālo, kā visu to darītu, bet sākšu ar uzacīm. Tāpēc, ka uzacis man lielākā problēma, es vienmēr tā kā uzacis gan salieku katru dienu, jo es sāku ar vienkārši uzacis izķemmēšanu. Tad es paņemu Catrice zīmuli un velku tā kā no sākuma augšā tādu tā kā formu ievelku. Pagaidām izstāst ļoti šausmīgi, bet pēc tam gan jau salabošu. Tad es ņemu šo te mistiskas izcelsmes zīmoli. Es nezinu, kāpēc man šo vislabāk patīk vilkt tā kā to pašas beigas tagad uzacī. Es te bišķietiņu tā kā ar noņēmēju un to auskociņu tā kā pielaboju augšu. Un pagaidām es izstāšu šitā. Un tagad man ir priekš jāuztaisa. Es nezinu, kurš zīmols lietošu. Es domāju, ka es ņemšu savu otru Catrice Cosmetics zīmoli, jo viņš ir nedaudz gaišāks nekā iepriekšējais. Es zinu, ka daudz to dara ar ēnām, tā, bet manuprāt, ja tev ir galīgi gaišs uzacis, vislabāk tāds sanāks ar zīmoli. Tā kā tas ir tas pamats, tu lūdzu pielabo šo visu, un tad vienkārši lūdzu salīdzināt. Vienkārši izstās tik dramatiski šī salīdzinā šo. Nākamais zīmols būs šāds te NYX zīmolītis. Un es pat nezinu, es vienkārši pielabošu tā kā visu ar šo. Tātad šī uzacis man ir gandrīz pabeigta. Es izdarīšu to pašu ar otru un tad iešu tālāk. Nu, lūk, un tagad es tieši to pašu biju izdarījusi. Esmu izdarījis arī ar otru uzaci. Un it kā būtu ok, bet man viena no svarīgākajām lietām ir apvilkt apkārt tā kā to formu, tā kā apkārt uzacīm ar tonālo, jo tas tā kā viņas vairāk tā kā ierobežo, un viņš izstāsta precīzāks, daudz precīzāks. Tāpēc tagad es ņemu šādu te otiņu, kuru fun fact pasūtīju internetā komplektā, viņi bija ar kaut kādām vēl 100 otiņām, maksāja kaut kādi $5. Tāpēc, jā, es nezinu, bet viņi ir diezgan ok, tā kā viņi ir šāds te galiņš. Es ņemu šo Essence atsvērnu bāzi, kuru es lietošu arī kā tā kā uz acīm, savs paciņu kā bāzi pirms atsvērnām. Kā arī es ņemšu šito te, kas ir arī Essences Full Coverage Concealer, un es viņus samaksāšu kopā, jo šis būs diezgan gaišs, tā kā uz pašu plakstiņu es šito ņemšu tikai, bet ap uz acīm es šitos samaksāšu kopā.
tā kā, lai nav tik ļoti gaišs, jo tā bāze ir diezgan gaiša. Jums iesaku mēģināt netrāpīt uz uzacis, tā kā es to izdarīju. Bet jums tas sanāks vienkārši tā kā es paņemu un izšķemē. Labi, tā kā tāpatās, tad, kad es būšu visu izmantojis to konsīleri, es stilu vienkārši pielāgošu ar zīmuli, bet es vienkārši tik tīzli. Ok, šādi apmēram tas izstās, un to visu es ļoti izblendošu. Ok, nedariet tā, varbūt tas nebija labi. Es tagad esmu izblendojis abās divās pusēs visu tur apkārt, nu gandrīz, tāpēc es varu redzēt šeit. Bet ir diezgan ok, un tagad es ķeršos pie tonālā, lai man nebūtu, lūk, šis, lai viss būtu diezgan sablendots un vienmērīgs. Es uzlikšu to pašu bāzi, ko es, šo esences bāzi, ko es liku apkārt uz acīm. Tātad šito tonālo krēmu es lietoju ziemā, bet es nevaru saprast, vai man tagad viņš nebūs pa gaišu. Bet es viņu neesmu ļoti sen lietojusi. Nē, būs ok. For Your Beauty nopirku drogās un vienkārši visu ļoti kārtīgi izblendošu. Tātad vienā var sakot, šī ir Essences Kabuki brush, un šis ir kaut kāds ļoti vecs pūderis. Un es paņemšu šo te Essences Bronzing Powder, kas numurs 01. Viņš ir ļoti tā kā, viņš nav kā, es viņu nevaru lietot kā bronzeri, jo viņš man neko nedod, tāpēc es viņu izdomāju, ka es viņu varētu lietot kā pūderi. Tālāk es ņemšu bronzeri, kas ir Golden Rose Mineral Bronzer Powder ar numuru 04. Un arī no drogām, viss ir no drogām. Otiņa ir no H&M, un jā, es vienkārši Ok, cilvēks, esmu pabeigusi ar bronzeri, es nezinu, vai tas kaut ko mainīja, nu, tagad tās acis, bet man ir tik fucking bail visu atšakarēt, jo es teikšu tā, es neesmu īsti baigi labais tā kā acu ēnu meistars, bet man labi es nenināšu. Un par cik ir festivāli, es gribu tā kā ar acīm izcelties, tāpēc es varbūt nelaišu brūnos toņus, bet paņemšu kaut ko košāku un viņiem, ka viss atškarēšu. Es domāju, nu kāpēc nepasūtīt internetā par $3 acu ēnas, ne? Nu labi, viņas nemaksāja tik lēti, bet viņas bija kādi $9. Un viņas atnāca, un viņas atnāca diezgan ok. Tā kā ir 3 tādas tā kā palatītes, tā kā šī ir pirmā, tad šī ir otrā, šī ir trešā. Ļoti tā kā maz, tikai redzēt aplīši ļoti maziņu smalciņi, bet tā viņas ir ok, un esmu pārsteigta, ka viņas atnāca kā cēnas. Jo tiešām ļoti lēti, bet, nu lūk, un ticiet man, es viņas tagad lietošu. Šo te, un šī otiņa arī ir tā kā komplektē to, ko es jau rādīju, tā kā, kas arī atnāca no interneta. Es vienkārši esmu cheap, vienkārši tā kā, es netērēju daudz naudu make-upam. Tad, jā, es paņemu diezgan gaišu krāsu.
vispār nāk, tur vispār ir krāsa. Jā, ir gan. Tad, jā, es vienkārši pa visu plakstiņu abām acīm uzklāju to tur. Tagad es ņemšu šo te spilgtzelteno krāsu, bet tās no eBay, viņas nav vispār pigmentētas. Nē, viņas tā kā, nu viņas ir ok, bet viņa nebūs tāda kā tur. Šeit. Arī tā kā virs plakstiņa. Ok, es jūtu, ka šī ota nav īstā. Šī ir viena no vienīgajām otām, kas man ir. Es nezinu, es tiešām nezinu, ko es daru. Bet, nu, tad redzēs. Ņemšu šito te, kas ir tā kā tādas sarkanīgi. Es nezinu, kas tā pa krāsu. Un tad es paņemšu šo te krāsu, šo te zeltainīgo, viņa ir tīglīta, Dievs. Es paņemšu šo krāsu un laikšu pa virs tam konsīlerim. Tādā veidā, pirmkārt, tā kā te būs tāda tā kā līnija uzreiz, un arī viņš būs pigmentēts, tā kā, jā. Tātad tagad esmu pabeigts savus acēnus. Es tā kā nedaudz paņēmu arī tā kā gaišāku un tā kā nedaudz samaksāju kopā ar gandrīz pašu to uz augšu. Tālāk es ķeršos pie acu zīmuļa un esmu vienkārši apsēsta ar brūniem acu zīmuļiem, tā kā nopietni vienkārši. Es mīlu brūnas acu zīmuļus. Tātad jā, brūns acu zīmuls un es viņu tā mīlu. Tad nu es pabeigusi ar savu acu zīmoli un es tā mīlu, kā viņš izstās. Labi, vēl pēdējā lieta pie acēnām. Es šausmīgi gribēju tā kā uzkrāsot, es parasti krāsoju apakšā tā kā arī un es biju piemirsusi. Es ķeršos pie vienas no manām mīļākajām daļām, kas ir Highlights Master Strobing Stick no Maybelline. Es domāju, ka jūs jau esat redzējuši viņu kādā no maniem video, ja vispār, jo viņš ir diezgan tā kā populārs un tā, un man viņš patīk, jā. Šis ir ar toni 100. Es nopirku NYX Illuminator, tā kā, tas ir it kā tas skaidrās highlighters, bet viņš ir ļoti rozīgs. Un, manuprāt, es zinu, ka tas arī trendīgs ir tas, ka tā kā liek highlight, tā kā tajās vietās tā kā savādākas krāsas. Un, manuprāt, šīs būs diezgan perfekti, tieši tā kā pa virsu. Vēl šim highlighterim, tā kā es ļoti spīdēšu, es jau brīdināju. Es nevaru saprast, kur man lietot labāk. Šī būs tāda vairāk brūnīga, tā kā ļoti brūna. Šie kā vairāk būs tāda tā kā, kur man labāk ietu klāt. Gan jau ka šī. Jā, kas tad šī ir Velvet Lip Cream no H&M. Ak, jēl, es vienkārši jūtu, cik daudz make-ups ir manas sejas, un es tik ļoti neesmu nekādu likusi make-upu ārprāts. Manuprāt, diezgan smuku izstītos, ja man tā kā uz lūpas te pa vidu būtu vēl highlighters, jo es zinu, ka tā dara, tā kā esmu redzējusi.
šeit, tā kā. Tad vēl es uzlikšu skropstušu, jo es sapratu, ka es to neesmu izdarījis, jo es ikdienā nelietoju skropstušu. Superstar XXL Volume Mascara. Ok, tas ir tik liels papisiens, vienkārši kas tās tāds, blīn. Ak, Dievs, bet es vienkārši nevaru. Esmu tā kā pati pārsteigta, cik daudz make-ups ir uz manas sejas. Un es paļu bobu uz pozitīvs, nemaz nelikšu tik daudz make-up, tāpēc, ka es nevarēšu neko padarīt. Šis Essence Lash and Brow Gel Mascara, ko es lietoju vienmēr priekš uz acīm. Lai arī man tur reāli vairāk, man tur vispār tās uzacis ir ļoti maz. Man tur vairāk drīzāk krāsa, bet vienalga viņas izcemēšu. Es lietošu NYX Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Un nu gan esmu 100% pabeigusi un ārprāts tik daudz. Es tiešām es nelieku taisa. Man liekas, šī ir viena no pirmajām reizēm, kad es tā kā uzlieku tik daudz make-up uz sejas. Tā kā jā, bet nu, tas būtu tā kā full face, tiešām full face. Bet diez vai es tādu likšu uz pozitīvus, domāju, ka es pozitīvus tā kā likšu, bet ne tik ļoti daudz. Tagad mēs varam ķerties pie mana outfita, kuru es nezinu, vai es vilkšu, bet tas ir viens no piemēriem, kāds tā kā man ļoti patīk. Un es jau viņu pirms kādu laiku tā kā sakombinēju, bet, un jau esmu vilkusi, bet nav uz festivālu. Tātad šajā apģērba komplektā manas bikses atdeva mana māma, un viņas ir pirktas kaut kur Turcijā, es tiešām nezinu, man vienkārši viņas pāršauja uz mana auguma. Mans tops ir no veikala H&M, un tur ir dažādi, tā kā jūs varat pastīties, jūs meklējat kaut ko tādu. Abi no maniem aksesuāriem, kas ir kaklaroti un auskari, ir pirkti H&M tikai pirms kāda laiciņa. Somu es pirku veikalā Stradivarius. Tas arī viss šajā video. Paldies, skaties, un atā!